Sveicināti! Šodien mēs esam satikušies šajā webinārā, lai aplūkotu padziļinātāku tēmu, kā e-veikaliem efektīvi sadarboties ar cenu salīdzināšanas platformām. Ar jums kopā būšu es, Elvis Ivāns, esmu cenu eksperts projektu vadītājs, un šīs webinārs ir tapis kopā ar digitālā marketinga aģentūru Heizi Marketing. Lūk, aplūkosim tad arī šīs dienas tēmas. Tātad sāksim ar to, kas vispār ir cenu salīdzināšanas platformas. Iepazīsimies arī ar cenu eksperts platformu, iepazīsimies ar Latvijas tirgus specifiku, uzzināsim visbiežāk pieļautās kļūdas un kā no tā arī izvairīties. Kas ir cenu salīdzināšanas platformas? Tātad cenu salīdzināšanas platformas ir vieta, kur vienvieta tiek apkopoti dažādi e-veikalu piedāvājumi, ļaujot lietotājiem ātri salīdzināt produktu cenas, tirgotājus, atsauksmes, piegādes iespējas, atrodot labāko piedāvājumu šim klientam. Un, ja cenu salīdzināšanas platforma ir veiksmīga, tad būtībā uzvarētāji ir visi. Uzvarētāji ir gan e-veikali, gan pircēji. Pircēji iegūst ātri un ērti iespēju atrast un salīdzināt piedāvājumus, salīdzināt cenas, piegādes nosacījumus, produktu specifikācijas, ietaupīt laiku un naudu un pieņemt informētu lēmumu. Turpretī e-veikali iegūst lielāku redzamību tirgū, iespēju piesaistīt pircējus ar augstu pirkuma nodomu, attiecīgi ar augstāku konversiju un palielināt trafiku un pārdošanas apjomus. Nākamajā slaidā mums ir iespēja aplūkot Latvijas tirgus specifiku. Redzam gan diagramma, pēc tās mēs varam redzēt, kurā brīdī Latvijā šīs platformas ir parādījušās un kā šis tirgus ir attīstījies. Tad, kā mēs redzam, tad uz doto brīdi Latvijā ir jau 4 cenu salīdzināšanas platformas, un cenu eksperts ir kā jaunākā un modernākā platforma, kas piedāvā svaigu pieeju, nodrošinot gan patērētājiem, gan tirgotājiem uzlabotus datus un rīkus efektīvākiem darījumiem. Tomēr šī inovācija prasa tirgotājiem pielāgoties. Atšķirībā no vecākām platformām, cenu eksperts sniedz detalizētāku informāciju par produktiem, uzlabojot redzamību un konversijas rādītājus. Mēs esam apņēmušies palīdzēt tirgotājiem izmantot šīs jaunās iespējas, lai palielinātu pārdošanas apjomus un sasniegtu vēl plašāku auditoriju. Cenu eksperts ir radīts sadarbībā ar Gunstigar Group, kas ir viena no lielākajām cenu salīdzināšanas platformām Eiropā. Uzņēmums jau darbojas vairāk kā 25 gadus, un šajā laikā ir radījis 6 veiksmīgas un efektīvas cenu salīdzināšanas platformas Eiropā. Cenu eksperts ir 7. platforma. Katra platformas sadaļa ir bijusi testēta un pārbaudīta vairāku gadu garumā, tāpēc arī uzņēmumam nav jāmeklē veiksmes formula vai jāveic eksperimenti. Būtībā ir zināma veiksmes atslēga un formula, kā līdz tai nokļūt. Un, attiecīgi, arī viņu tehniskais atbalsts ir tas, kas palīdz mūsu šo platformu veiksmīgi attīstīt un audzēt Latvijā. Šeit pat arī mums būtu iespēja aplūkot dažus piemērus, kurus mēs iepublicēsim čatā ar linkiem. Būtībā tie ir analogi cenu eksperts platformai tikai citās valstīs. Dažas platformas no tām darbojas 25 gadus, citas 20, citas 15. Un būtībā cenu eksperts ies un attīstīsies šajā pašā virzienā, tā kā visas funkcijas, kuras jūs jau redzat citās platformās, tuvākajā vai tālākajā laikā būs arī pieejamas Latvijā. Bet sāksim runāt par datiem, par to svarīgāko, kas būtībā ir nepieciešams, lai e-veikali efektīvi sadarbotos ar cenu salīdzināšanas platformām. Tātad es šajā slaidā esmu apkopojis visbiežāk pieļautās kļūdas, ko e-veikali pieļauj, sadarbojoties ar cenu salīdzināšanas platformām un attiecīgi tādā veidā neiegūstot maksimālos pārdošanas apjomus un rezultātus. Un pirmā būtiskākā kļūda, ko e-veikali visbiežāk pieļauj, ir nekvalitatīvi un nepilnīgi dati. Ko tas nozīmē? Tad visbiežāk dzīvē tās ir neprecīzas cenas, neprecīza pieejamība, nekorekti piegādes termiņi, neprecīzi produktu nosaukumi. Un šajā gadījumā attiecīgi XML fails ir veids, kā mēs komunicējam ar pircējiem caur šīm cenu salīdzināšanas platformām. Un ja šī informācija nav pilnīga, visbiežāk arī pircējs tiek mulsināts vai arī viņš nav pārliecināts par uzticamību šim e-veikalam, un visbiežāk arī šis pirkums tad arī nenotiek. Nākamā kļūda, ko e-veikali pieļauj visbiežāk sadarbojoties ar cenu salīdzināšanas platformām, ir fokusēšanās tikai uz klikšķa cenu. Būtībā tiek salīdzinātas platformas pēc
klikšķa cena, attiecīgi, kas ir klikšķis? Klikšķa cena ir par unikāli novirzītu klientu uz jūsu e-veikalu. Cik mēs par to maksājam? Vai tas ir 1, 2, 3, 5, 10 centi? Un būtībā ignorēta tiek trafika kvalitāte un konversija. Jo būtībā mēs varam saņemt 100 pircējus potenciālos par 3 centiem un neko nenopārdot, vai arī samaksāt 10 centus par 5 centiem un pārdot 3 no tiem. Tātad, jā, mēs iesakām fokusēties ne tikai uz šo klika cenu, kas biežāk varbūt ir zemāka un liekas interesantāk, bet tieši uz šiem rezultātiem, ko šī platforma dod. Bet šis arī noteikti iet kopā ar pirmo punktu, uzturiet pilnīgākus datus, nodrošiniet pilnvērtīgu informāciju pircējiem, lai jums būtu iespēja sasniegt maksimāli augstākos rezultātus, ko šīs platformas spēj dot. Nākamā kļūda ir nav tracking. Mēs būtībā nesekojam līdzi rezultātiem, konversijai, pircēju uzvedībai. Attiecīgi, pircējs tiek novirzīts uz jūsu e-veikalu. Cik tāli viņš ir nonācis, lai šo pirkumu nofinišētu, kurā momentā brīdī viņš apstājās un kāpēc šis pirkums nenotika. Tad šī kļūda visbiežāk ir netiek mērīta konversija, netiek analizētas izmaksas šim pirkumam, cik mums vidēji šīs veidojas, un budžets tiek tērēts akli, netiek veikts nekādas optimizācijas. Nākamā kļūda, kad netiek optimizēts produktu piedāvājums. Tad visbiežāk visi produkti tiek eksportēti bez stratēģijas. Mēs nododam visus savus produktus un preces cenu salīdzināšanas platformām, vienalga vai par tām ir interese, vai tas ir nepieciešams salīdzināt. Attiecīgi netiek arī uzlabot aprakstes, bildes, cenas. Tad, ja mēs redzam, ka mūsu cenu salīdzināšanas platformā pieņemsim šie kliki nav, tad varbūt mūsu piedāvājums salīdzinājumā ar citiem piedāvājumiem neizskatās tik labi. Tad ar šīm optimizācijām, ar šiem eksperimentiem mēs varam mēģināt noteikt, kas ir iemesls, kāpēc šie pircēji mūsu preces neizvēlas. Pirmais no tiem, tas var būt apraksti, bildes, kas ir pirmais, pēc kā mēs pievēršam uzmanību piedāvājumiem. Ja šī bilde, teiksim, nenorāda pilnu atainojumu, par ko šis piedāvājums ir, vai tieši pretēji tas mulsina mūs, visbiežāk mēs uz to neuzspiedīsim un neizvēlēsimies šo pārdevēju. Tāpat arī mums ir iespējas sekot līdzi konkurencei, pašiem esot kā pircējiem, ievadot šo produktu nosaukumu, salīdzinot, ko piedāvā citi tirgus spēlētāji, un ja mūsu cena iespējams ir visaugstākā tirgu, tad šajā gadījumā iespējams mēs arī nevarēsim iegūt tik daudz klientus. Tā kā mēs ieteiktu eksperimentēt, optimizēt šos aprakstus, bildes, un ja mēs iegūstam klikšķus konkrētiem produktiem, bet tie nepārdodas, tad iespējams mums šos produktus nemaz uz šīm cenu salīdzināšanas platformām nav jāpadod. Tas būtu tāds īsumā. Katrs gadījums, protams, ir specifisks un ir sezonalitātes, kas ietekmē šos pieprasījumus. Taču noteikti iesakām optimizējiet un sekojiet līdzi vienmēr, lai jums būtu precīzākā, aktuālākā informācija gan par precēm, cenām, attēliem, aprakstiem un visu pārējo, kas no tā izriet. Un visbeidzot, visbiežākā e-veikala kļūda ir, viņiem nav šīs priekšrocības šajā konkurencē. Unique selling points. Attiecīgi, visi piedāvājumi no visiem e-veikaliem ir vienādi, nevienam nav, teiksim, šī iespēja bezmaksas piegāde, garāks atgriešanās laiks, iespējams kāds bonus, kāda dāvana, kāda atlaide nākamajam pirkumam. Attiecīgi piedāvājums neatšķiras ne ar ko no konkurentiem. Tātad šīs ir arī nopietns punkts, pie kā mēs ieteiktu strādāt, jo e-veikalu piedāvājumi bieži vien atšķiras iespējams tur par pāris 1, 2, 3% cenu ziņā. Iespējams, ja šajā gadījumā e-veikalam ir piedāvājumā bezmaksas piegāde vai kāds cits bonus, kas e-veikala piedāvājumu padara pievilcīgāku pircēju acīm, viņš arī tiks, teiksim, iegūs lielāku uzmanību, vairāk novirzīto klientu un gal galā arī pirkumu. Tad pāriesim tālāk uz nākamo slaidu, kurā mēs dziļāk tad apskatīsimies arī šo XML sastāvu, kas tas ir un kas ir kvalitatīvs datu plūsmas fails. Tad, kā jau minēju iepriekš, tas ir pats svarīgākais elements, tā arī ir būtībā visbiežāk pieļautā kļūda, ko e-veikali mūsdienās pieļauj, attiecīgi, kas viņiem liedz efektīvi sadarboties ar cenu salīdzināšanas platformām. Tas ir savienojums starp e-veikalu un cenu salīdzināšanas platformu.
Šī informācija tiek nemitīgi atjaunota un atsvaidzināta gan platformā, gan pašā failā, un tā tiek saņemta attiecīgi no jūsu e-veikala. Būtībā, ja jūsu e-veikalā visi informācija ir pilnīgi par jūsu precēm, tad tam nav šķērslis, lai tas būtu arī norādīts viss XML failā. Bet visbiežāk, ja jūsu e-veikalā nav šī informācija, tad attiecīgi visticamāk arī tā nav pieejama XML failā. Un, protams, ir pāris pamata pozīcijas, teiksim, kas ir katram un visur pieejamas. Tas būtu nosaukums, cena, produkta saite un attēla saite, kas būtībā nodrošina, ka mūsu piedāvājums šajās cenu salīdzināšanas platformās ir pilnvērtīgs. Tad mēs meklējot pēc nosaukuma, viņu varam atrast, salīdzinām cenu, uzspiežot uz šī piedāvājuma, mēs tiekam novirzīti uz konkrētā produkta saiti jūsu e-veikalā un ir pieejams arī attēls. Bet te jau iesim tālāk. Nākamie punkti tie ir tie, kas mums nodrošina gan labāku preču atrodamību, gan datu kvalitāti, gan pilnīgāku informāciju e-veikalu pircējiem. Attiecīgi šis pirmais izceltais ir GTIN, jeb Global Trade Item Number, kas ir unikāls identifikācijas kods. Tātad konkrētai precei, pieņemsim konkrēti iPhone 17 Pro Max 256 GB modelim, ir savs GTIN, jeb EAN kods, kas ir unikāls identifikācijas numurs visā pasaulē. Tātad visbiežāk e-veikaliem katriem ir savs preces nosaukums. Vieniem būs šis modelis nosaukts, kā es minēju, un krāsa būs norādīta latviski. Citam pārdevējam šī modeļa krāsa var tikt norādīta angliski vai netikt norādīta vispār. Un tāpēc, lai šī produktu atrašana būtu vienkāršāka un ērtāka, mēs šo uzskatām par vienu no pašām svarīgākajām, teiksim, pozīcijām un prioritātēm, uz ko vajadzētu fokusēties e-veikaliem, norādīt šos kodus gan jūsu e-veikalā, gan šajā XML failā. Un tas noteikti kļūs šajā gadā vēl svarīgāk. Iespējams, jau daudz ir dzirdējuši par to, ka Google Shopping Ads plāno ienākt arī Latvijas tirgu, kas varētu notikt gada nogalē. Attiecīgi līdz tam mums tad visiem ir laiks šos datus sagatavot un sagatavoties šim jaunajam izaicinājumam, kas sagaida e-veikalus. Tālāk mēs varam aplūkot arī pārējās pozīcijas, kas noteikti palīdz e-veikala pircējiem pieņemt lēmumu pirms šī klika. Attiecīgi, lai šie lēmumi būtu informētāki, mēs ne tikai dodam iespēju salīdzināt cenu, bet arī, teiksim, piegādes maksu vai piegādes ilgumu, noliktavas statusu, attiecīgi pieejamību uz vietas, vai mums viņa ir pieejama šobrīd. Mēs viņu varam izsūtīt šovakar vai arī attiecīgi nākamajā nedēļā. Produktu kategorijas, ražotāja nosaukums, ražotāja kodi, kas arī mums palīdz ar preču atrašanu. Un būtībā kopsavilkums šim slaidam būtu tāds, jo kvalitatīvāks ir jūsu datu plūsmas fails, jo labāki būs rezultāti. Tas palīdzēs pirmkārt jūsu atrodamībai, tas palīdzēs uzlabot augstākus konversijas rādītājus. Pirmkārt, tas arī palīdzēs vairāk pircējus iegūt uz jūsu e-veikalu. Tā kā šis ir būtībā jūsu mikrofons, par kuru jūs runājat ar saviem klientiem. Attiecīgi, vienmēr viņam ir jābūt ar visprecīzāko informāciju, ar viskvalitatīvāko, aktuālāko informāciju, jo novecojusi informācija arī bieži vien traucē e-veikaliem iegūt šos rezultātus. Tad, lūk, iesim tālāk pie nākamā slaida. Mēs arī šo kļūdu jau pieminējām. Tas tad ir trackings. Ja mēs nesekojam līdzi rezultātiem, attiecīgi, tad mēs arī nevaram salīdzināt un neko optimizēt, izdarīt secinājumus. Lai mēs to sāktu, pats, teiksim, absolūtais minimums, vienkāršākais risinājums ir uzstādām Google Analytics 4. Ja mēs nemēram rezultātus, mēs nevaram neko optimizēt. Tad mēs varam šajā platformā redzēt, cik lietotāji atnāk no platformas, cik pirkumi tiek veikti, kāds ir konversijas līmenis, vidējā pasūtījuma vērtība. Un kāpēc tas ir svarīgi? Tas mums palīdz saprast, kuri produkti un kāpēc tie pārdodas. No kura kanāla šie pārdošanas apjomi tiek veikti un novērtēt kanāla rentabilitāti. Un, protams, izdarot secinājumus no šiem datiem, mēs arī varam attiecīgi optimizēt mūsu cenu un piedāvājumu. Tātad, kā redzam arī mūsu grafikā un paraugā, cenu salīdzināšanas platforma notiek klikšķis, kurā ir parametri, no kuras platformas attiecīgi šis kliks ir nonācis uz jūsu e-veikali. Un, attiecīgi, visi šie dati vai šis ceļš tiek atainots arī šajā Google Analytics
4. Tātad mēs redzam pa posmiem, cik pircēju ienāca jūsu e-veikalā, cik nonāca, teiksim, līdz grozam, cik šos pirkumus tika izdarījuši, teiksim, šie pircēji, un kas ir tas, pie kā mums arī tad jāpiestrādā, lai šo konversiju uzlabotu. Tad nākamais slaids ir par tēmu konkurences priekšrocības. Cenu salīdzināšanas platformās lietotāji redz vairākus līdzīgus piedāvājumus, tāpēc svarīgi parādīt skaidri, ar ko jūsu piedāvājums izceļas. Tātad pirmām kārtām gribu pastāstīt to, ka dati rāda to, ka ne vienmēr uzvar lētākais piedāvājums. Šis sasaucas kopā ar pirmo kļūdu vai arī, teiksim, ieteikumu, jo pilnīgāki dati, jo augstāki un labāki rezultāti. Attiecīgi, ja šī informācija nav norādīta, pircējiem ir mulsums, cik ilgā laikā es varu šo preci saņemt, cik izmaksās piegāde. Attiecīgi, ne vienmēr uzvar lētākais piedāvājums, bet skaidrākais un uzticamākais. Cena joprojām ir viens no galvenajiem izvēles kritērijiem. Mēs, teiksim, no tā cenas vadoties, mēs izvēlamies īso kandidātu sarakstu, no kura mēs, teiksim, gribētu iegādāties šo preci. Bet pats pirkums nenotiks visticamāk no tā, kuram būs zemākā cena, bet, kā jau minēju, kuram šī informācija būs pilnīgāka jau pirms klikšķa izdarīšanas. Un, ja cenu salīdzināšanas platformā pieņemsim 5 lētākajiem piedāvājumiem ir, teiksim, 3 no tiem ir pieejama piegādes maksa un 2 vēl piegādes ilgums, es esmu par 90% pārliecināti, ka vislielāko interesi klikus saņems un pirkumus galu galā tie e-veikali, kuriem šī informācija būs norādīta pret tiem, kuriem tā nav. Kā mēs varam tātad izcelties šajā konkurencē un padarīt mūsu piedāvājumus īpašus klienta acīm, salīdzinot ar citiem e-veikaliem? Tad, kā jau minēju, tā pirmkārt var būt cena, ātra un skaidra piegāde, produkta pieejamība, kas lielākoties e-veikaliem, kuri pērk no vairumtirgotājiem, bieži vien šīs preces nav pieejamas. Bet, ja mums tās ir un mēs tās varam izsūtīt uzreiz, tajā pašā dienā, mēs silti iesakām to norādīt, atspoguļot un darīt to klientam zināmu. Protams, klientu atsauksmes un uzticība arī ir svarīgs aspekts, pēc kā mēs, kā pircēji, vadamies un uzticamies e-veikaliem. Tāpēc aicinam e-veikaliem atstāt šīs atsauksmes. Tas noteikti uzlabos nākotnē arī šo konversiju. Un, protams, tās var būt arī citas lietas, ar kuru mēs, teiksim, izceļamies tirgū. Garāka garantija, servis, komplektācija, papildus bonusi, bezmaksas piegāde, kā arī garāki varbūt, kā jau minēju, garantijas laiki. Tā kā padomājam par to, kā mūsu piedāvājums var atšķirties no citiem piedāvājumiem tirgū, lai pircēju acīm mēs iegūtu lielāku uzmanību un galu galā arī pirkumus. Nākamais slaids ir par nišas produktiem. Mēs esam bieži saņēmuši jautājumus, vai ar nišas produktiem ir jēga pievienoties cenu salīdzināšanas platformām. Pieņemsim tas, kā mēs redzam piemērā, šajā varbūt rozā cepures. Pieņemsim paši, mēs viņas adam vai izstrādājam, ražojam, nav tirgu pieejami citi tirgotāji, kas šos preces tirgo, attiecīgi, vai mums tad ir nepieciešams izvietot un pievienot mūsu preces un produktus šajās platformās. Atbilde ir viennozīmīgi jā. Jo, kāpēc tas strādā? Ja produkts tiek meklēts, cenu salīdzināšanas platforma palīdz to atrast. Kā redzam piemērā, tātad ierakstot meklētājā frāzi rozā cepure, platforma atradīs visus piedāvājumus, kur nosaukumā būs tātad rozā cepure. Vai tā būs brenda vai specifiska sava ražojuma adījuma cepure, attiecīgi meklējot šo frāzi, lietotāji šos produktus arī atradīs. Jo lietotāji arī bieži meklē konkrētus produktus cenu salīdzināšanas platformās, zinot to, ka šo preci iespējams tirgo tikai viens tirgotājs. Nišas produktiem ir arī bieži mazāk konkurence. Attiecīgi, to mēs varam izmantot sev par labu. Tātad īsumā, ja mēs esam nišas produktu pārdevēji, mēs iesakām sekot, protams, līdz rezultātiem, kā jau mēs minējām, ir iepriekš ar trackingu, bet noteikti pievienojot šos produktus, jo, kā jau minēju, ja jūsu produkts netiek meklēts, jūsu produkts netiek uzrādīts, tad jūs arī būtībā neko nezaudējat, bet ja šī meklējumā frāze tiek ievadīta un meklējums notiek, tad labāk, lai mūsu piedāvājums tur būtu pievienots un tiktu uzrādīts šim pircējiem. Lūk, un kopējais secinājums.
Galvenie veiksmes faktori, kā jau mēs izrunājām, ir kvalitatīvs datu plūsmas fails, aktuāla un pilnvērtīga informācija par jūsu produktiem un precēm. Nākamais – rezultātu mērīšana, jeb trackings, dati par trafiku, konversiju un pārdošanu. Skaidra konkurences priekšrocība, cena, piegāde, pieejamība vai servis, būtībā jebkas, kas jūsu piedāvājumu atšķirs pret citiem tirgotājiem. Un, protams, regulāra optimizācija. Veicam eksperimentus, mainam bildes, mainam aprakstus, ja šie rezultāti nav tādi, kādus mēs viņus gribam. Salīdzinam, izdaram secinājumus, uzlabojam šos datus. Tad cenu salīdzināšanas platforma būs efektīvs pārdošanas kanāls, ja sakārtosiet savus datus. Un noslēgumā, pateicoties jums par šo piedalīšanos webinārā, gribējām arī piedāvāt jums un jūsu e-veikalam iespēju novērtēt mūsu platformu Cenu eksperts. Attiecīgi pievienojoties mūsu platformai līdz 31. maijam, mēs jums dosim 3 mēnešu bezmaksas izmēģinājumu periodu, kurā klientus uz jūsu e-veikalu novirzīsim bez maksas. Tad droši skenējiet QR kodu, kas jums aizvedīs uz mūsu landing lapu, kurā ir iespējams aizpildīt pievienošanās formu. Zemāk arī norādīts mūsu kontakti, droši sazinieties pa tiešo, attiecīgi varēsim ieplānot 1:1 video formātu vai klātienes tikšanos, kurā mēs varam iepazīstināt jūs ar mūsu platformu, sadarbības iespējām un to, kā jūs varat iegūt maksimāli augstākos rezultātus. Paldies par uzmanību, ar jums bija kopā Elvis un tiekamies nākamajos video. Visu labu!